Un šobrīd esam Uzvarā, esam atbraukuši ciemos pie Uzvara lauks, un šeit mums notiks projekts sadarbībā ar Nufarmu, Rovensu, Rapulu un Vāderstatu. Sergej, varbūt mazliet pastāstīja, kas ir darīts uz lauka, kāda situācija šobrīd uz lauka tieši priekš rapšu sējas. Jā, pirmkārt, man prieks jūs redzēt, ka jūs atbraucat pie mums, ka jums ir interese par Uzvara lauku. Un situācija ir tāda, ka viss ļoti veiksmīgi, es varu teikt tā, šobrīd notiek. Mēs rapsi apsējam par 90%, mums palika daži 150 hektāri. Būs iesēts viss optimālajos termiņos, bet galvenais, ka mēs samazinājam krietni šogad platību, tāpēc mums arī tik ātri viss būs apsēts. Jo ir viena būtiska lieta, ka pēdējos gados rapsis kaut kā negrib pie mums augt. Tik labi, ka bija, teiksim, kad 10 gados atpakaļ, ka mums bija 5 tonnas vidēja raža no hektāra. Tagad mēs 3 dabūjam, mēs jau priecājamies. Un mēs likam ļoti daudz gan lapu meslojumus, gan mikriņus, gan aminoskābes, veicinātājus, visu, ko daram. Bet rapsis kaut kā palika ļoti neatsaucīgs uz šitiem pasākumiem. Tev ir varbūt kaut kādi iemesli, kāpēc tas tā varētu būt notikt pēdējos gadus? Pirmais, es domāju, klimata maiņa, kaut kas mainās klimatā. Kaut pagājuši gadu uz ziemu rapsis aizgāja ļoti jaudīgs, smuks un pārzimoja ļoti labi. Šogad mums ļoti minimāli noslika, pleķi bija nelieli. Bet ziedēja ļoti īsu periodu, tikai 3 nedēļas, ļoti ātri noziedēja. Un es domāju, ka otrais tas kaut kas ar šķirnēm, šķirnes mainas, un varbūt tas šķirnes tagad, kas nāk jaunas, vēl nav tik labi pazīstamas, jo mēs nevaram, teiksim, pielāgoties, kamēr mēs sapratām, kā audzēt, kā labāk izveidot tehnoloģiju šķirni. Jau nāk jaunas šķirnes, bet tas arī tāds faktors, es domāju, tas ir, kas neļauj mums dabūt to lielāko ražu. Ir vēl viens moments, ka sikie graudi veidojas. Tad saimniecībā šobrīd pēdējos gados tie lielākie izaicinājumi būtu tieši tie klimatiskie apstākļi, kas traucē tieši ražu novākšanā, lauka apstrādē. Jā, tieši tā. Mēs cenšamies būt neatkarīgi no laika apstākļiem, bet pagaidām tas nesanāk. Jā, varbūt pastāstiet par šo lauku, kas jums šeit notiek, kāds šeit ir bijis tātad priekšaugs, kāda šeit ir augsne, kāds ir varbūt fosfora, kālija, mēslojuma nodrošinājums šeit. Jā, mēs sējam rapsī jau kādus 18 gadus bez āršanas, ar minimālo augsnes apstrādi. Mēs izmantojam pārsvarā karjeru. Lieta ir tāda, ka karjeras mums patīk jau no seniem laikiem. Mēs mēģinājām arī citus, bet viņš iet arī slapjas apstākļus un sausas. Un ir tā, ka pēc āršanas mēs arī šļūcam ar karjeriem. Tas, teiksim, daudz funkcionālais agregāts. Apstrādājam 2 reizes. Šeit mēs likam 350 kg NPK, 626 30. Mēs uzsvaru taisam uz kāliju, tā kā kālijs ir arhitektūras elements priekš rapša stiebru veidošanai. Un galvenais, lai tas rapsis pārzemo. Pēc tam mēs jau esam gatavi viņam dot visu kopā, pa lapam, pa saknēm, pa augsni, miglojot ar dažādiem augšanas veicinātājiem, mikroelementiem un pārējiem lietām. Mēs ceram uz jums, ka jūs mums palīdzēsiet to ražu dabūt vēlāku. Elīna, kā zinātniskais cilvēks, ļoti labi pēta šobrīd visus variantus, un tad pēc tam iedos mums rekomendāciju. Un kā jūsu saimniecībā notiek cīņa, piemēram, ar šiem insektiem? Jūs tā kā visu gadu garumā tur skatāties jau no rudens vai tikai pavasarī? Jā.
Pagājušajā gadā atbrauca no Satinu un Ivna pārstāvja. Viņa teica, ka viņi jau 8 reizes migloja rapsi pret insektam. Mēs brīnījāmies, bet tagad mēs arī 5 reizes miglojam. Sākam arī rudenī. Rudenī miglojam un tad pavasarī ļoti agri, jo smecernieki arī laikam ir pielāgojušies. Viņi negaida, kad būs 10 grādi plusa, un tad viņi izlīdīs ārā un tikai tad sāk baroties. Viņi jau tur ir jau uzreiz, ka saule varbūt parādās pavasarī. Tāpēc jāmiglo. Pēdējos 2 gados mēs, man liekas, nezinu, vai tā dabiski notiek, bet mēs panācam to, ka bojājumi ir mazāk. Tas pēc tam var atsākties uz rapšu. Līdz šim vispār kviešiem pēdējos gados ļoti labs veselīgums. Tāds stāvoklis, ka mēs fungicidus lietojam vai minimālas devas vai pusdevas. Nav vajadzības. Tā kā mūsu projektā būs arī kvieši, šim laukam ceļa otrā pusē ir. Varbūt, Sergej, tu vari pastāstīt, kas tevi uztrauc tieši kviešos? Jā, ir tāds moments, ka kvieši ļoti, teiksim, pie labas rāžas krīt veldre. Mēs jau pēdējos gados lietojam gandrīz 3 regulātorus, gandrīz visai platībai. Un, manuprāt, tie regulātori, kas ir reģistrēti Latvijā, ir bišķiņi ar nepietiekošo devu, jo, piemēram, tas pats modus 04 vai citi, kas ir reģistrēti, pie tās masas, kas veidojas, pie tās ražas, viņi nespēja nodrošināt līdz galam veldres izturību. Un man liekas, ka vajadzētu palielināt regulātora devas, jo mēs barojam labi, jo mēs ejam uz maksimālo ražu, bet mēs nedodam vairāk par 220 kg pirviela, piemēram, jā, piešim un 230 rapsim. Tā kā mēs esam zonā, kur ir ierobežojumi, bet vācieši, es zinu, arī dod 250, tur, kur viņi uzskata, ka ir vajag un ir potenciāli. Jo, ja mēs gribam 10 tonnas, tur vajag 250. Mēs tad šajā projektā mēģināsim arī tikt galā ar tādiem kā klimatiskajiem izaicinājumiem. Un pirmais tad ir tās mikrogranulas, kas, manuprāt, varētu tomēr efektīvs būt mēslojums priekš sēklām tajās agrējās attīstības stadijās tieši rapsī. Un nākamais, ko mēs tad darīsim rudenī, ir nosmidzināsim arī ar jūras zālēm, jo jūras zāles arī tagad tieši varētu mēģināt pasargāt tos augus no nelabvēlīgiem apstākļiem. Skatīsimies, protams, pēc situācijas arī kāds būs rudens, vai tas būs svārsts, vai tas būs sauss, un tad vienkārši iziesim no situācijas un mēģināsim jūras zāļu produktus, lai arī tie augi justos labāk, uzkrātu cukurus uz rudeni un labāk arī pārziemotu. Jā, Elīna, mēs jūsu produktus zinām, mēs daudzus gadus jau lietojam ruteri, humistāru, un es domāju, ka ražas pieaugums arī ir pateicoties šiem produktiem. Mēs lietojam visai platībai, gan rapsim, gan kviešiem, gan pupam. Tā kā es ticu, ka jums būs arī nākotnē labie produkti un būs vēl labākie rezultāti. Šeit mēs atrodamies uz lauka, kur mūsu mērķis ir izsēt jaunas rapulšķirnes. Rapulšķirnēm, kā es jau teicu, vairākas reizes ir ļoti laba reputācija, uzticības pakāpe ļoti augsta. Mēs šeit gribējam izsēt 5 šķirnes, pie tām būs varianti ar dažādām izsējas normām. Mēs papētīsim, cik tas šķirnes dot tikpat labu ražu ar normālu izsējas normu un varbūt arī samazinātu. Un, protams, ka nākošais gads būs rezultāti, kuru mēs publicēsim un varēsim padalīties ar visiem, kam tas ir interesanti. Rapu šķirnēm vienmēr bija ļoti laba dedzība, graudi atšķirās ar rupjumu un augstu sējas eļas saturu. Tā kā mēs visus gadus ļoti daudz sējam rapu šķirnes un jaunas šķirnes, kas nāk, ko mēs tagad izpētīsim, arī pēc tam būs pielietotas prakses.
Tempo ir unikāls, teiksim tā, ar to, ka var strādāt lielā ātrumā, un tas ir ļoti precīzi. Tāpat tās var ne tikai ar Tempo sēt rapsi, bet var arī sēt cukurbietes, soju, kviešus, iežus un citas kultūras. Tikai samainot sējas diskus. Tempo var mainīt sējas platumu. Piemēram, šobrīd rapsī mēs izmantojam 45 cm. Savukārt, ja būtu jāsēja kukurūza, tad varētu pārlikt uz 70, 75. Un arī mēs esam dažādus demo taisījuši, kad jāsēja ir starp ķiplokiem. Un tad šīs sējdiskus un rindstarpas var samainīt uz platākām vai šaurākām un pielāgot attiecīgi, cik ir nepieciešams. Tātad šis Tempo, ar ko mēs šobrīd sējam, priekšā ir uzkarināms piltuve priekš minerālu mēsliem, kurš padod uz aizmuguri. Tad minerālu mēsli tiek palikti zem sēklas. Arī šajā planšetē ir iespējams samainīt uz kvadrātmetru sēklas, bet arī ir iespējams samainīt attālumu no sēklas līdz sēklai. Piemēram, ja ir jāsēja burkāni un tiem ir 7 cm no sēklas līdz sēklai, šis Tempo sējmašīna to ļoti labi izpilda. Un tad, ja ir jāsamazina sēklu atstatums vienai no otras, to tieši tāpat caur iekšā no kabīnes var izdarīt. Waderstad Tempo ir PowerShoe tehnoloģija, kurā ir sējdisks, uz kura ar vakuumu piesūc pie sējdiska klāt sēklu. Sējdisks izgriežoties ar spiedienu izšauj ārā sēklu, un viņa iešaujas iekšā iegrieztajā vadziņā, kur iet priekšējais disks. Tas veicina to, ka sēkla uzreiz pielīp augsnē, un aizmugurējot pierausējiem, aizber ciet augsni, un augs var ļoti labi attīstīties, un sēklas gultne ir sagatavota. Tad pēdējos gadus Latvijā arī atkal atnāk atpakaļ cukurbietes, un Tempo var sēt cukurbietes ļoti augstā ātrumā un precizitātē. Šodien mēs izmantojam mikrogranulas Rovens un Extra, kas saucās Seed Sprint H5. Tās ir mikrogranulas ar ļoti augstu fosforu saturu 425 grami uz kilogramu. Un šīs mikrogranulas mēs iesaistam tieši blakus sēklai, lai sēkla dīkstot un attīstoties saknītei jau būtu nodrošināta ar svarīgākajām barības vielām, kas ir nepieciešami tās attīstībai. Kādos gadījumos mums ir nepieciešams lietot mikrogranulas, tie ir pārsvarā vēsi vai pārmitri apstākļi, vai arī vājš barības vielu nodrošinājums, teiksim, samazinātas pamatmēslojuma normas, vai arī zemes barības vielu saturs augsnē. Tad šīs mikrogranulas tiešām sniegs ļoti labu efektu. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja mums ir vēlā sēja, tas varētu būt septembra arī sākums, tad mums būtu vēlams stimulēt augus, stimulēt sēklu, lai augs ātrāk augtu. Seed Sprint H5 mēs izmantosim šajā laukā 15 kg uz hektāru. Mēs vēlamies šeit sniegt papildus fosforu, kā arī nodrošināt rapšu sēklu ar papildus sēru, ar slāpekli. Klāt ir arī mikroelementi cinks un ir bagātināts ar humīnvielām, kas nodrošinās ātrāku un lielāku sakņu sistēmas veidošanos, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai augs sagatavotos ziemai. Jo lielāka izveidojas sakņu masa, jo augs paliek stiprāks, spēcīgāks un spēj uzņemt barības vielas no augsnes. Fosfors ir augsnē ārkārtīgi mazkustīgs, tāpēc jaunam augam ar maz attīstītu sakņu sistēmu ir fosforu ļoti grūti sasniegt. Otrā problēma ir tāda, ka fosfors var veidot savienojumus, kas ir augiem neuzņemami. Tādā veidā, novietojot mikrogranulu tiešā sēklas tuvumā, mēs panākam to, ka mēslojums ir efektīvāks, kā arī, protams, vidēji saudzīgāks. Newfarm šajā projektā pārstāv auga aizsardzības līdzekļu sadaļu.
šajos ziemas rapša un ziemas kviešu sējumos Ņūfarm pārbaudīs augu augšanas regulātors ziemas rapsī un ziemas kviešos. Būs arī insekticīdi pret kukaiņiem un, kā protams, arī herbicīdi gan ziemas kviešos, gan gramenicīds ziemas rapsī. Un Ņūfarm ekonomisko produktu efektivitāti mēs varēsim redzēt un pārbaudīt gan lauku dienās, gan apskatīt un analizēt turpmākajos video. Vēl viens jautājums, Sergej, par to, kur tu smelies idejas par to, ko darīt uz lauku, kur atrast risinājumu. Es nezinu, varbūt tas ir kāds moderns, es TikTok lieto, varbūt tev ir kāda biblioteka nevienam nezināma. Ja? Kas ir tās idejas, kur tu atrodi risinājums laukiem? Galvenokārt es domāju, ka viss nāk no jums, no pārstāvjiem. Piemēram, es tevi klausos un domāju līdzi. Un tad vienu brīdī es jūtu, šī brīdī tu ģenerēji kaut kādu labu ideju. Varbūt vajag pamēģināt. Un tā bija visu laiku ar visiem no paša sakuma. Jo katrai firmai ir kaut kādi savi sasniegumi, kaut kādi pētījumi. Protams, mēs uzreiz viņus plašā mērogā neatkārtojam savus laukus. Vēl kādus 2-3 gadus vērojam paši. Un tad, kad tā tendence ir stabila, tad mēs pielietojam plašāk, visai platībai. Jā. Jūs klausaties, skatāties, pamēģināt un analizējat. Jā, tas ir tieši tā notiek. Jā. Šī projekta ietvaros mēs jūs turpināsim informēt, tāpēc lūdzu esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi informācijai, jo nākamgad šeit būs lauku dienas. Kopā mēs varam iemācīties vairāk.